Tikko uzsākoties dzelzceļa attīstībai, radās nepieciešamība pa sliežu ceļiem nosūtīt pēc iespējas vairāk sastāvus pēc iespējas īsākā laikā. Tomēr lielākajā daļā dzelzceļa posmu sliedes bija tikai vienas. Un ja uz vienām sliedēm atrodas divi vilcieni, sadursme ir neizbēgama. Sekas var būt tikpat smagas, cik smagi ir vagoni un lokomotīvas. Tāpēc 19. gadsimtā Anglijas dzelzceļu inženieri radīja muļķdrošu apziņošanas sistēmu. Sistēmas pamatīdeja līdzinās sporta stafetei, kur komandas sportists drīkst uzsākt skriet tikai tad, kad ir saņēmis no otra sportista stafetes kociņu. Šajā dzelzceļu sistēmā skrējēju vietā ir lokomotīvas mašīnists un stacijas dežurants. Savukārt stafetes kociņa vietā ir īpašs metāla atslēgas zīzlis. Stacijas dežuranta rīcībā ir divi zīžļu aparāti. Viens ir saistīts ar iepriekšējo staciju, otrs ar nākamo. Lai izņemtu zīzli no ierīces, dežurants zvana uz staciju A un lūdz atļauju. Lūdzu, dodiet atļauju izņemt zīzli. Stacijas A dežurants griež speciālu ģeneratoru, kura radītā strāva atbrīvo mehānismu stacijā B un zīzli ir iespējams izņemt. Bez zīžļa ienākošā vilciena mašīnists ceļu turpināt nedrīkst. Lai garajiem un smagajiem vilcienu sastāviem caurbraucot stacijai nebūtu pilnībā jāapstājas, tika izdomāts, ka zīzli varētu nodot arī gaitā. Šim nolūkam zīzlis tiek ievietots īpašā uztvērējā, kas atvieglo tā saķeršanu. Lokomotīvas mašīnists stacijā A ir saņēmis zīzli, kas dod atļauju doties uz staciju B. Tuvojoties, mašīnists sagatavo uztvērēju, kas viņam vienkārši jāizsviež pa logu, vienlaicīgi uztverot nākamo zīzli, to, kurš ļauj doties tālāk uz nākamo staciju. Ja zīzli uztvert tomēr neizdodas, vilciens ir jāaptur. Iekams stacijas dežurants nav aizlaidis vilcienu tālāk, viņš negriezīs ģeneratoru un neļaus izņemt zīzli nākamajā stacijā. Un iekams viņš nebūs ievietojis atpakaļ ierīcē no mašīnista saņemto zīzli, iepriekšējās stacijas dežurants nevarēs palaist nevienu vilcienu sastāvu. Tādējādi, ja kāds no šiem ķēdes posmiem nenostrādā, vilcienu satiksme vienkārši apstājas. Ņemot vērā, ka angļu dzelzceļu kustības vadības principus pārņēma lielākā daļa pasaules dzelzceļu, zīžļu sistēma tika izmantota daudzās valstīs. Bija arī cita, vienkāršāka sistēma, kur izveidoja vācieši un kas balstījās tikai uz telefona sakariem. Kad vilciens ienāca stacijā B, dežurants piezvanīja uz staciju A un nodeva ziņu, ka ceļš ir brīvs. Tad no stacijas A varēja izbraukt nākamais sastāvs. Taču šī sistēma prasīja augstu disciplīnu, uz ko ne visi bija spējīgi. Piemēram, Vācu okupācijas laikā Latvijā mēģināja ieviest šo uz telefona sakariem balstīto veidu, taču vietējie dzelzceļnieki bieži kļūdījās, nepiezvanīja vai piezvanīja par ātru. Tas izraisīja sadursmes, un vāciešiem nācās atgriezties pie muļķdrošās britu sistēmas. – 2014. gadā zīžļu aparātus izmanto ļoti reti, tikai vienā vietā Latvijā. Jau 20. gadsimta sākumā to sāk nomainīt elektriskā apziņošanas sistēma, un sliežu ceļi tiek aprīkoti ar signālu luksaforiem. Modernākās sistēmās dzelzceļa satiksmes uzraudzībai tālāk nāk datori. Staciju dežurantu loma mazinās, kaut arī pašos pamatos uzbūve nav mainījusies. Aizvien dispečers pat gribēdams nevar atļaut vilciena sastāvu pārvietošanos, ja no attiecīgā posma iepriekšējais vilciens nav aizbraucis, nav saslēgusies atbilstošā elektriskā ķēde un signāls nav pienācis uz centrālo vadības pulti. Zīžļu sistēma ir bijusi tik uzticama, ka 2 gadsimtus godam kalpojusi dzelzceļa drošībai.